Žēlastība jums un miers no Dieva, mūsu Tēva un no Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Klausieties Dieva svētos vārdus no 4. Mūzes grāmatas 6. nodaļas. Tā saucamo Ārona svētību, ko mēs katru dievkalpojumu nobeigumu dzirdam. Un šos vārdus Mūzes pavēlēja teikt katrā izrēliešu dievkalpojumu beigās. Kad bija pabeigts viss upurēšanas, tad priesterim bija jāiznāk un jāpasaka Ārona svētība, kas skan šādi. Tas Kungs tevi svētī un tevi pasargā. Tas Kungs apgaismo savu vaigu pār tevi un tevi ir žēlīgs. Tas Kungs paceļ savu vaigu uz tevi un dod tev savu mieru. Āmen. Nāc svētais gars, nāc apgaismo mūsu tavu vārdu patiesībā, jo tavu vārdu ir mūžīga un svēta patiesība. Āmen. Nu pat mums bija Epifānijas svētki vai Zvaigznes dienas svētki. Šajā svētku, kristīgās baznīcas svētku dienā mēs atcerējāmies austrumu gudros, kas mēroja tālu un ļoti grūtu ceļu, sekojot zvaigznei. Taču Epifānijas dziļākā jēga jau nav pašā zvaigznē. Svarīgākais ir tas, ka viņi pie tās neapstājās, jo zvaigzne viņiem bija tikai ceļa rādītājs. Viņi meklēja kaut ko vairāk. Viņi meklēja personu. Viņi no sirds ilgojās atrast un ieraudzīt ne vairāk, ne mazāk kā paša Dieva vaigu. Un tajā mazajā Bētlemes kūtiņā viņiem tas arī izdevās. Un šodien mēs domājam par to, ka arī šodien netrūkst visādu zvaigžņu, visādu mirgojošu uguntiņu mums apkārt. Mēs dzīvojam mirgojošu ekrānu laikmetā. Mums ir spilgtas informācijas plūsmas un nebeidzami savienojumu pasauli. Un šis laikmets piedāvā mums tādu publicitāti, tādu redzamību, kā nekad iepriekš varētu teikt. Bet kādā veidā mēs tad tiekam redzēti un saskatīti? Mēs tiekam redzēti un saskatīti kā patērētāji, vai kā lietotāji, vai kā politiskie vēlētāji, kurus var izmantot kaut kādai peļņai varbūt. Padomājiet par to, ka mēs katru dienu, izmantojot internetu, atstājam tūkstošiem digitālo pēdu. Lielie dati zina mūsu iepirkšanās paradumus, mūsu atrašanās vietu un pat mūsu politiskās izvēles. Mēs esam redzami datu bāzēm, mēs esam redzami novērošanas kamerām, mēs esam redzami algoritmiem. Taču visa tā redzamība ir tāda vēsa, augsta. Mēs tiekam it kā caurskatīti, bet tā īsti netiekam ieraudzīti. Tas ir tāds tehnisks skatījums uz cilvēku. Šis skatiens nevis īpaši nesilda, bet drīzāk iztukšoja. Jo šajā skatienā nav nekādas mīlestības un rūpju par cilvēkiem. Taču tieši šis mīlestības skatiens ir tas, pēc kā cilvēks ilgojās visvairāk. Tapt īsti saredzēts, pamanīts, uzlūkots. Jūs droši vien esat visi redzējuši, kā rīkojās bērni. Bērni visu laiku sauc vecākiem: mamma, tēti, paskaties, ko es uzbūvēju. Taču arī pieaugušā vecumā šīs slāpes nekur nepazūd. Tās varbūt ir sarežģītākas, izpaužās kaut kā citādāk. Varbūt vienam tas ir caur ierakstiem un publikācijām sociālos tīklos, cits grib kļūt redzams caur savu
strādīgumu, varbūt pat darbaholismu. Cits grib tapt pamanīts caur savu apģērbu. Cits varbūt pat grib, lai viņu redz caur spītīgu klusēšanu. Bet tas viss ir viena un tā pati izpausme, kas saka, lūdzu, ievērojiet mani. Vai nav tā, ka mūsdienās cilvēki izdeg, bieži viņi ir pārstrādājušies, bet bieži vien viņi izdeg tieši tāpēc, ka ir šis te nepamanītās dzīves nogurums. No tās smagās sajūtas, ka, ja es rīt pazustu no šīs pasaules, vai tad pasaule neturpinātu griezties? Jo tava klātbūtne un prombūtne šķietami neko daudz nenozīmē. Ja tava vieta krēslā būtu tukša, vai tas kaut ko mainītu? Šī sajūta. Un tieši šādā cilvēciskā vientulībā Dievs sūta un rāda šo Ārona svētību. Ārona svētība kā tāds dievišķs apliecinājums. Un jūs droši vien esat jau ievērojuši, ka šajā Ārona svētībā 3 reizes atkārtojās vārds vaigs. Un tas nav nejauši. Tā būtībā ir atslēga. Ebreju valodā vārds vaigs vai panīm nozīmē ne tikai seju, bet tas nozīmē visas personas pilnīgu klātbūtni un pilnīgu uzmanību. Kad Dievs pavērš vaigu uz jums, tas nozīmē kaut ko daudz lielāku nekā tikai skatīšanos. Kad svētība saka, tas kungs apgaismo savu vaigu pār tevi, tad mums ir jāiedomājas tas, ka, piemēram, ka kāds cilvēks, kas tev ir bezgala dārgs, pēkšņi pagriežās uz tevi un paskatās tieši uz tevi. Un viņš to dara nevis tikai garām ejot, nevis kaut kā vienaldzīgi, bet ar pilnīgu, labvēlīgu, personīgu uzmanību. Un tas mums ir tik ļoti nozīmīgi. Tas, ko mēs izmisīgi meklējam, šo atpazīstamību, un bieži vien meklējam nepareizās vietās, pie visādām maldugunīm. Citi dzenās pēc mēdīju īkšķiem un klikšķiem un laikiem. Citi cenšas to panākt savā darba vietā. Citi vēl neskādos veidos. Citi ar sliktu uzvedību grib piesaistīt uzmanību. Bet patiesībā tas, ko mēs meklējam šajās nepareizajās vietās, tas mums ir dots šeit un tagad, un šodien, un daudz pilnīgākā veidā, ja vien mēs to saprotam. Šī svētība, šī Ārona svētība mums saka, apstājies. Tev nav jācīnās par to. Pats visuma radītājs jau ir tevi uzlūkojis. Tu jau esi ieraudzīts. Tu jau esi saņēmis viņa pilnīgo un nedalīto uzmanību. Tu esi vērtīgs viņam. Nevis tāpēc, ka tu esi kaut ko sasniedzis, bet vienkārši tāpēc, ka viņš tevi mīl. Un šī svētība iet vēl tālāk. Tā arī šī svētība apliecina, tas kungs tev ir žēlīgs. Un šis vārds žēlīgs varbūt šodienas latviešu valodā izklausās tā žēlīgi mazliet un ne tā, kā vajadzētu, bet tā nozīme ir skaista, tā ir labvēlības, žēlsirdības, laipnības izpausme. Tas kungs tev ir labvēlīgs. Un būtībā tas ir tas, kas mums ir visvairāk vajadzīgs. Tā ir pretinde mūsu laikmeta skepsei un aizdomām. Jo jūs jau zināt, kā tas ir. Mēs esam tik ļoti pieraduši pie šiem skatieniem, kas mūs mēra, kas mūs kritizē, kas mūs tur aizdomās. Mēs dzīvojam laikmetā, kad neusticēšanās bez maz vai tiek uzskatīta par gudrību. Mēs šķirojam pasauli mūsējos un viņējos, savējos un svešajos, un rezultātā pasaule paliek salta un augsta. Mēs paši paliekam cieti un vienaldzīgi.
tā skatās pasauli, un diemžēl bieži skatāmies arī mēs. Taču Dieva skatiens ir citādāks. Kad Dievs skatās uz mums, viņš skatās Kristū. Kad viņš skatās uz mums, viņš skatās, zinot visus mūsu trūkumus, zinot visas mūsu kļūdas, visus mūsu tumšākos kaktus. Un viņš nenovēršās, nenogriežās no mums nepatikā vai riebumā. Viņš izvēlās mūs redzēt kā vērtīgus un derīgus, nevis tikai kā kaut kādus problēmu cilvēkus. Tāpēc mums jāsaprot, ko tas nozīmē, ka mēs saņemam šo svētību. Tas nozīmē, ka Dievs ir mums labvēlīgs, viņa vaigs ir apgaismots pār mums. Un viņš būtībā, tad, kad mēs ļaujam, ka mēs tam noticam, mēs ļaujam Dievam veikt pie mums mūsu acu operāciju, ja mēs to varam tā nosaukt. Kad mēs zinām, ka Dieva vaigs spīd pār mums, tad mūsu pašu acis, mūsu pašu skatījums izmainās. Mēs mācāmies skatīties uz pasauli citādāk, uz apkārtējiem citādāk. Un pēkšņi it kā parastos cilvēkos, varbūt tādos pat nepatīkamos cilvēkos, mēs saskatām nevis tikai savas bailes un bažas par šiem cilvēkiem, bet mēs redzam viņos Dieva radības, Dieva mīlētas būtnes, tādas būtnes, kuru dēļ Dievs sūtīja pasaulē savu dēlu. Tas būtībā maina arī mūsu attieksmi. Ja es zinu, ka Dievs mani svētī un pasargā, tas nozīmē, ka man vairs nav jānostājās aizsardzības pozīcijās šai pasaulē, nemitīgā eža stāvoklī pret šo pasauli. Es varu atļauties būt brīvs un atvērts. Es varu atļauties uzsmaidīt svešiniekam. Nevis tāpēc, ka es no viņa kaut ko vēlos, bet vienkārši tāpēc, ka es esmu viņu pamanījis. Tāpat kā Dievs ir pamanījis mūs visus. Tā ir liela svētība, ja mēs caur šo Dieva skatījumu mācāmies paši citādāk skatīties uz šo pasauli. Un visbeidzot, visa šī svētība, Ārona svētība, kulminē ar mieru. Un arī šeit mēs bieži vien pārprotam un nesaprotam pareizi. Jo mums liekas, ka mums pašiem tas miers ir kaut kā jāsasniedz, jānopelna. Ka tikai tad, kad mēs būsim sakārtojuši dzīvi, tikai tad, kad mēs paši spīdēsim spoži, tad beidzot mēs atradīsim to mieru. Tad, kad es pabeigšu visus savus projektus, tad, kad es nomaksāšu savus kredītus un kad es izskološu savus bērnus, tad beigās tur būs miers. Taču visu šo domāšanu Dievs apgriež otrādi. Miers nav finiša līnija, bet ar mieru viss sākās. Viss sākās ar to, ka tu proti būt Dieva priekšā, ka tu ļauj viņa vaigam spīdēt pār tevi. Aizmirsti to, ka tev viss ir jānopelna, jāsasniedz un jāizcīna. Dieva priekšā tev viss ir tikai jāsaņem. Tev jāļauj Dieva gaismai spīdēt pār tevi. Viņa žēlastība ir tavs vienīgais avots, kas dos tev mieru un piepildīs dvēseles tukšumu. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē atteikties no saviem pašpalīdzības projektiem un visu savu cerību likt uz Dievu. Un sajusties droši zem viņa žēlastības skatiena. No tā nāk patiesais miers. Vai saprotat šo apgriezto secību? Kamēr mēs ejam pasaulē ar domu, ka paši izcīnīsim savu vietu, ka paši pierādīsim savu vērtību, ka paši piespiedīsim citus mūs pamanīt, tikmēr mums nebūs miera. Mums vienmēr būs tikai kaujas režīms. Tāpēc raksti sāk ar to, ko Dievs dara.
Mūsu īstenā ceļa zvaigzne, Dieva vārds mūs ved pie viņa silītes, pie viņa nākšanas un saka, viņš ir mūsu miers. Pie viņa un ar viņu viss jau ir noticis. Mēs esam vērtīgi, mēs esam pamanīti, mēs esam atrasti un mēs esam mīlēti. Tagad mēs pasaulē varam iet ar citu stāju. Tu vairs neej pasaulē, lai dabūtu kaut ko sev, bet tu ej pasaulē, lai dotu no tās pārpilnības, ko tu esi atradis un saņēmis Kristū. Tātad miers, ko mēs šeit runājam, tā nav bēgšana no pasaules. Tas ir viņa miers, tas ir iekšējs miers, kas jums ir dots jau, ko jūs varat ņemt līdzi pasaulē, lai kur jūs ietu, lai ko jūs darītu. Vai jūs būtu sastrēgumā, vai jūs būtu dzīves saspringumā, vai jūs būtu spriedzes pilnā sapulcē, vai pat ģimenes strīdā. Jums ir viņa miers, jo jūs zinat, kas jūs esat, ko viņš jums ir darījis un devis. Tāpēc viņš jums saka, tas kungs tevi svētī un pasargā. Tas kungs tevi apgaismo un ir tev žēlīgs. Viņš paceļ savu vaigu uz tevi un dod tev savu mieru. To jūs dzirdat katra dievkalpojuma noslēgumā, jo tā ir tā patiesība, objektīvā patiesība par jums, kā Dievs ir noskaņots pret jums. Atcerieties šos austrumu gudros, atcerieties, kā viņi nāca pakaļ zvaigznei, kā viņi atrada mazo bērnu. Un ieraugot šo bērnu, viņi bija atraduši mieru. Mieru savām dvēselēm. Un tad pēc tam ir rakstīts tas, ka viņi atgriezās mājās pa citu ceļu. Un mēs to varam, tā teikt, alegoriski paskaidrot, kā arī mums šodien tiek piedāvāts cits ceļš. Šo mieru saņēmuši mēs negribam vairs staigāt veco aizdomu ceļu, sevis pierādīšanas un baiļu ceļu, bet mēs gribam iet viņa brīvības un viņa mīlestības ceļu, jaunas sirds un jaunas redzēšanas ceļu, to ceļu, kas mūs ved atpakaļ uz viņa valstību, kas ved atpakaļ pie Dieva un tuvākā, lai kas šis tuvākais būtu. Tāpēc, kad šodien noslēgsim dievkalpojumu, tas būs pēc neilga brīža, skanēs šie sensenie svētības vārdi. Neuztveriet to kā ierastu rituālu. Neuztveriet to kā signālu, ka dievkalpojums ir beidzies. Bet atveriet savas plaukstas, atveriet savu sirdi. Ļaujiet, lai viņa gaisma jūs apspīd. Ļaujiet Dievam uz jums skatīties. Ļaujiet viņa vaigam jums apspīdēt un apmirdzēt, un pēc tam dodieties šai pasaulē ar viņa mieru. Ticiet tam. Āmen.